dienā 1400, gan saprotojas galīgi ar cipariem. Tā kā šajā dienā, 1949. gadā. Jūs varat mazliet pastāstīt, kas tie par plānotiem grozījumiem? Kolēģi, šis jautājums pilnībā neatiecas uz amatpersonas iecelšanu amatā. Tas neatiecas, bet kā jau mēs solījām. Es atsaucos uz Drejas kundzes runu, ar kuru viņi prezentēja vadītāju. Jā. Paldies. Es sagaidīšu atbildi. Īsā atbilde ir tāda, ka pastāstīt nelielu tā kā atjaunot informāciju par to, kas tiek darīts. Kundze šobrīd pārbaudat Ziediņas kundzes kompetenci? Kleinberg kungs, es aicinu jūs nejaukties ja jūs pārbaudat kompetenci, tad es saprotu šo jautājumu. Ja jūs nepārbaudat kompetenci, tad tas neatiecas uz lietas būtību. Kleinberg kungs, jūs jau otro jautājumu man traucējat uzdot. Es aicinu jūs tomēr pievērsties sēdes vadīšanai. Vai jūs šobrīd mēģināt noskaidrot par Bauskas ielas nama situāciju? Es uzdevu jautājumu Ziediņas kundzei un es lūdzu jūs nejaukties par visu. Man ir jautājums, vai jūs uzdodat šobrīd? Es uzdevu jautājumu Ziediņas kundzei bez jebkāda pielādēta jautājuma. Es aicinu Ziediņas kundzi izstāstīt. Es esmu pārliecināta, ka viņi ir kompetenti šajā jautājumā. Es vēlos, lai arī Bauskas ielas 15 iedzīvotāji, kas šobrīd klausās šo sēdi un dzird, kā jūs jaucaties sēdes gaitā, varētu sadzirdēt, kas notiks ar viņu īpašumu. Paldies! Jā, paldies, tātad skaidrs. Samērīgu disciplīnu un klusumu, lai mēs dzirdam arī. Jā, kolēģi, es šajā reizē esmu spiest piekrist Stepaņenko kundzei, un es ļoti labi saprotu, ka atšķirībā no frakcijas Suverēnā vara un jaunatviešu visas pārējās frakcijas ir uzklausījuši gan Rīgas mežu, gan zooloģiskā dārza vadības viedokļu šajā jautājumā un iedziļinājušies, bet, respektējam arī šīs frakcijas tiesības iepazīties ar jautājumiem. Droši varat iziet varbūt tepat uz otro stāvu, uzspēlēt novus vai galdu tenisu, kamēr kolēģi iepazīstās, un es jūs noteikti pasaukšu apakaļ pirms balsojuma vai debatēm. Jā, lūdzu, bet tiešām ir grūti koncentrēties un grūti dzirdēt ziņotāju. Bet patiesība jau slēpjas tajā, ka jūs cenšaties noslēpt vienu tuvu bankrotam tuvojošos tātad kapitāla sabiedrību, jūs viņu gribat iecept kā tādu, rozīnīti tajos Rīgas mežos, un attiecīgi jūs, tas ir mans viedoklis, man ir tiesības uz to lūdzu aizveriet muti, tūlīt pārt. Aizver muti!